Kādai sievietei, kas jau 12 gadus sirga ar asiņošanu un bija daudz cietusi no daudzajiem ārstiem un iztērējusi visu, kas viņai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu, kļuva aizvien sliktāk. Viņa, izdzirdējusi par Jēzu, nāca ļaužu burzmā un no mugurpuses pieskārās viņa drēbēm. Viņa domāja: ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Un tūlīt viņas asiņošana apstājās, un viņa juta savā ķermenī, ka no šīs kaitas ir dziedināta. Un Jēzus, uzreiz sajutis, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja: kas aizskāra manas drēbes? Bet viņa mācekļi viņam teica: Tu redzi, kā ļaudis spiežas tev virsū, un tu jautā, kas mani aizskāra? Viņš lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija darījis. Bet sieviete, nobijusies un drebēdama, sapratusi, kas ar viņu noticis, nāca un nokrita viņa priekšā un izstāstīja visu taisnību. Viņš tai sacīja: Meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru un esi vesela no savas kaitas. Pieskāriens maina visu. Tas viss sākas no tā pieskāriena, kas sākas mūsu katra paša sirdī. Kur šodien palikuši šie pieskārieni, kas nāk no ticības, no šīs iekšējās vēlmes būt tādai, kādas esmu radīti jau pirms šī pasaule ir sākusies? Mīļotās, Dieva mīlētās, cik mēs izniekojam laiku, resursus, jo ticam, ka es visu varu nopirkt. Es varu visu izmainīt par naudu. Es varu sev padarīt skaistāku un laimīgāku. Un ja tas ir atkarīgs, kā tikko dzirdētajā evaņģēlijā, nodzīvot dzīvi, ticot nekam, šķietami kaut kam, kas slēpjas manīs un manos spēkos, un izrāds, ka mēs esam kaut kas vairāk šajā dzīvē. Kur ir mūsu šodien šīs ilgas pēc pieskāriena, kas maina manu būtību, kas atgriež mani manā pirmatneiskumā, un es nebaidītos teikt dievišķīgumā, jo tādas jūs esat radītas. Būt kā debesis, būt kā mūžība, jo no turienes jūs esat nākuši, un uz turien kādā brīdī mēs atkal atgriezīsimies. Un skumīgi, ja mēs esam savas dzīves laikā izdarījuši visu, piestrādājuši, lai sakropļotu sevī šo mūžības, šo dievišķās, šīs mātišķās klātbūtnes sevī. Tikai 3 lietas, kas mums dzīvē vissvarīgākās. Un viss notiek šajā brīdī. Tā pirmā lieta, uz ko mums katrai vajadzētu šodien atbildēt uz jautājumu, vai es pati redzu, cik es esmu brīnišķīga, neatkārtojama, vienreizīga, un otrs tāds pasaulē nav. Tā ir pirmā lieta. Un šeit notiek šis mans pirmais pieskāriens manī pašā, kurā es nebaidos atzīt un ieraudzīt kaut ko vienreizēju, dabisku un īstu. Otrais pieskāriens, kas mūs padara par nemirstību un par mūžību, kad es ļaujos savā sirdī un savā nemirstībā dvēselē saprast, kāda ir mana sūtība, kam tu man esi radījis uz šīs zemes, par ko man būtu šīs zemes šajā nepielūdzamai īsajā laikā. Par ko? Šī ir otrā lieta, kas mums ir jāatbild, lai mēs nebaidītos pieskarties savai dvēselē un saprastu. Mēs jau esam šajā pasaulē ienākuši kā mūžība.
un lai kādā brīdī atgrieztos uz turieni, no kurienes esam nākuši. Un tas, kas mūs padara par nemirstīgiem, ir trešā lieta. Būt šodienā. Būt tagadnē. Jo tikko dzirdētais evaņģēlija piemērs mums uzrāda, cik daudzi, lielākā daļa, pat gandrīz visi mēs dzīvojam ar šo laimes sajūtu, kas man dod sajūtu, it kā tas, ko es sapņoju, pēc kā es ilgojos, kas es gribētu būt un kas es būšu. Un tādā veidā mēs izniekojam pašu svarīgāko, viskaistāko un dīvišķāko, kas mūsu dzīvē ir. Tas ir šis brīdis. Tagadne. Kur nekas nav no ilūzijas. Kur nekas nav no sapņiem. Es apzinos, kas es esmu tagad. Un šajā brīdī man ir vajadzīgs šīs garīgais spēks, šīs ilgas pieskarties sev un pateikt, pietiek sapņot, pietiek iznīcināt savu būtību, visu to mūžīgo, ko Dievs katrā ir ielicis no jums. Mēs neesam radīti, lai sapņotu, bet lai mēs būtu tagad par mīlestību, par skaistumu, par visu to neprātīgo, kas mēs esam šajā brīdī. Vispirms jau sev, tad viens otram un arī mūžībai. Un tad mēs nejutīsimies uz šīs zemes kā ciplanētieši, jo es zinu, kas es esmu no šajā dzīvē. Es esmu daļa no radības, no dievišķā skaistā, kur patiesībā nevajag ne naudu, ne resursu, ne enerģiju, lai padarītu sevi skaistu, jo viss taču nāk no iekšienes. Man vienmēr ir patikušas sievietes, kuras ir dabiskas, nesamākslotas. Tāpēc Dieva mīlētās un mīļotās. Tikai šīs 3 lietas šodien satvērsim sevī un apzināsimies, kas mēs esam. Nevis, kas es gribu būt, bet kas es jau esmu tagad šajā brīdī. Tā otrā lieta, kas mums liek maldīties un krist un tik daudz vairot sevī ciešanas un vēl pie tam ar šīm dalīties, ir tikai tāpēc, ka es neesmu atradusi savu vietu, es neesmu sapratusi, kāds ir mans aicinājums. Un šī trešā lieta. Pārstāsim dzīvot ar ilūziju. Pārstāsim dzīvot ar sapņiem. Un būt jau kaut kas šajā brīdī. Sev, viens otram un arī Dievam. Jo kā mēs esam ienākuši, tā mēs arī aiziesim. Un atkal būsim kopā. Cik svarīgi ir apzināties, ka mēs visu laiku atrodamies kādā mīlestības lielā Dieva plānā. Mums katram ir kāda brīnišķīgs uzdevums. Mums katram ir kāda brīnišķīga sūtība šajā dzīvē. Un tas ir kaut kas prātam neaptverams. Un tāpēc šodien, lai Dievs izlej pār mums šo gudrību, sirds gudrību, kas liek mums apjaust, un ieraudzīt sevi šajā dievišķīgumā, skaistumā, ne jau tajā, ko mēs esam mēģinājuši pārveidot sevī vai uzveidot, bet tajā, kamā Dievs mūs ir katru radījis. Un tas ir viss skaistākais, kas mūsu dzīvē ir. Jo viss sākas no sirds. Viss izriet no sirds. Viss. Un tad mēs sapratīsim un apjēgsim, ka patiesībā manu dzīvi padara neprātīgi skaistu, un es kļūstu laimīgi tikai no šiem pieskārieniem. Pieskārieni, kas nāk no cerības. Pieskārieni, kas sākas manā iekšējā ticībā. Un pieskārienā, kas sākas mīlestībā, kad es beidzot nevis gaidu, lai kāds mani mīl,
bet ka es pati esmu mīlestība kādam. Un tāpēc noslēgumā, izskanot šai skaistai dienai, kurā jūs esat ļāvuši vērt vaļā savu dvēseli, savu garu un atjaunot sevī šo prieku, šo dievišķo, mātišķo prieku, es jums dāvāšu kādu dziesmu. Tā jums ir kā ceļa maize šodien, lai mēs saprastu, ka mēs visi kādā brīdī atgriezīsimies, no kurienes mēs esam nākuši.